Un tā fotografiska. Fotomuzejs Berlīnē. Pačikosim, kas tur interesants. Veikaliņš, izstādes, ēstuvītes, ļoti krutā rejonā. Iztērēts diezgan daudz piķis. Pačikosim. Nē, te mums ir ciet. Un mums ieeja ir šeit. Es jau redzu foršas bildītes. Veikaliņš. Kas varbūt labāk par foto lietiņām. Grāmatas, maiciņas. Kas varbūt labāks par to. Varētu kādu maiciņu nopirkt, kādu suvenīriņu. Mans jau sapnis, ka mums Rīgā būtu kāds no mūsu fotomuzejs būtu tāds, ka var nopirkt suvenīrus, gadžetiņus. Te jau drusku jau pat traku, jau aiziet visādi trauki un dizaina lietas, ēdieni, bižutērija un tādas lietiņas, bet ka pie mums varētu fotogrāmatas, tirgot printus, kaut kādus fočukus, tas būtu vienkārši. Tas būtu baigi. Tāds ideālais sapnis. Pūžļi, kaut kas arī bērniem ir. Vai kur kaut kāds prints var nopirkt. Kur jaunā topošā fotogrāfīte Luīze. Vestards blogeris, instagrameris. Jā. Forši tā aiziesim apskatīties, kas mums ir par izstādēm. Krūzīte. Šīm interesē tikai pupi. Un kur mums ir izstādes. Un arī cenas. Es ceru, ka šito skatās kāds no mūsu Rīgas fotomuzeja. Biļetes, izstādes. Un tā, pafilmēsim pēc tam vēlāk vēl kaut ko. Ka mēs esam fotografiskā un jau pirmā vietiņa atradām kāpņu telpu, kurā smuki fočējamies jau foršais locations, vai ne, Vester? Un kur jau pirmā vietiņa foršās trepes, kur mēs jau mazu fotosesiju uztaisījām. Stilīga. Pat vēl neesi aizgājis līdz izstādēji un jau ir foršs kadrs. Un tā mūsu stilīgās trepes. Un ejam uz pirmo izstādi. Jeb plikie. Bet vietiņa forša var ritīgi fočēt. Izstādi par plikajiem varbūt nefilmēsim baigi, jo mums var pēc tam nobanot mūsu YouTube kanālu. Mūsu izstāde. Izstāde tiešām interesanta. Mēģināsim daudzus darbus nefilmēt, bet sajūtas foršas.